Kā pārcelt mājaslapu no viena hostinga uz otru? Tātad process ir tāds, jums vispirms vajadzētu izkopēt ārā datus no hostinga, kurā atrodas šobrīd jūsu mājaslapa. Tad mēs dodamies uz hostinga paneli, tā pieteikšanās C panelim. Mums būs jāizkopē ārā divi dati. Viena no datiem būs file managerī, kur es atrodu konkrēto mājaslapu, ko es vēlos pārcelt. Iezīmēju visus šos, teiksim, mājaslapas esošos datus. Nospiežu Select All, labais spēles taustiņš un kompress zipa arhīvā. Tagad nedaudz jāuzgaida, kamēr visi esošie dati, kas atrodas WordPressā, sazipojās failiņā, kuru pēc tam mēs lejupielādēsim uz mūsu datora. Tā visi dati ir tagad zip arhīvā. Šeit mēs spiežam Close. Noteikti var rasties jautājums, kāpēc es iegāju VP mapē. Jums varētu tā nebūt. Noteikti jums atverot vaļā uz domēna, kurā atrodas šobrīd mājaslapa, parādās tikai jau uzreiz šie te visi dati. Manā gadījumā šie dati tika ievietoti direktorijā ar nosaukumu VP. Tieši tāpēc es atvēru arī šo vaļā, un šie visi dati ir iekšā vēl citā mapē. Parasti tā nav, bet es to biju tur ievietojis, tāpēc man tā ir. Tātad, šis failiņš, kurš tikko tika sazipots, es uz tā uzspiežu labo peles taustiņu un uzspiežu Download. Tad kāds mirklītis būs jāpagaida, kamēr visi šie faili lejupielādēsies jūsu datorā. Paralēli, kamēr faili lejupielādējas, mēs aizējam atpakaļ uz C paneli, dodamies uz PHP MyAdmin. Atveru vaļā savu datubāzi, un man tagad jāsaprot, kura no šīm datubāzēm piederēja konkrētajai mājaslapai. Manā gadījumā tas ir tā, jo man vienā datubāzē atrodas, manā, teiksim, serverī atrodas vairākas datubāzes, jo es visus savus studentus lieku uz sava servera mācību nolūkos, un pēc tam šīs te mājaslapas pārceļu. Un arī šis video ir tapis, kad vienam studentam bija nepieciešams pārcelt viņa darbiņu. Tāpēc man tagad jāsaprot, kura no datubāzēm ir konkrētā mājaslapa. To es varu noskaidrot, ieejot atpakaļ file managerī, tur, kur mēs jau tikko bijām, atveru config failu. Config failā ir minētas datubāzes nosaukums. Ar labo peles taustiņu uzspiežu View, un šeit es redzu, ka konkrētās datubāzes nosaukums ir 993. DB name ir datubāzes nosaukums ar nosaukumu, kurš beidzas 993. Šo faktu esmu noskaidrojis. Tagad es eju atkal uz savu PHP MyAdmin un atrodu konkrēto datubāzi 993. Šī ir datubāze, kas man ir jāeksportē ārā, lai es varētu to pēc tam importēt jaunajā C panelī. Tātad uzspiežu virsū uz konkrētās datubāzes, atverās visi dati, kas atrodas šajā te mājaslapā, nospiežu pogu Export un SQL formātā eksportēju tos ārā uz sava datora. Nu, lūk, tas notika diezgan raiti. Tagad no šejienes mēs varam iet ārā. Šis man vairs nav nepieciešams. Tagad es esmu klienta jaunajā hostingā, teiksim, viņa iegādātajā hostingā, uz kuru savukārt man jāpārceļ šī te mājaslapa no mana esošā hostinga. Tātad, tagad, lai es to varētu izdarīt, man būtu vispirms jāizveido datubāze. Konkrētā, uz kā šis te SQL fails darbosies. Nospiežot šeit Manage My Databases, es izveidošu klientam jaunu datubāzi. Zem sadaļas Create New Database man ir jāizveido nosaukums šeit datubāzei, kurš tajā ailītē, ko es jums jau noprezentēju iepriekš, būs jāizmanto.
Pirmā puse jau ir, sistēma jau to ir iedevusi, otro pusi mums ir jāpieliek klāt. Un es izlēmu, ka es izveidošu šādu te datubāzes nosaukumu. Nospiežu Create Database. Datubāze ir izveidota, tagad mums jāpievieno datubāzē lietotājs. Tad kurš cilvēks šo datubāzi varēs kontrolēt. Paskrolējam nedaudz uz leju, un šeit ir rakstīts Database Users. Mums jāpievieno tagad lietotājs. Tagad mums jāizdomā atkal līdzīga secība, tad pirmā puse jau ir dota, un usernēms mums jāpiedomā klāt. Un es te varētu piedomāt, es pārsaucu to datubāzes nosaukumu uz Dolegnovu mājaslapa. Tā man bija mazliet saprotamāk. Tātad Dolegnovu mājaslapa pārsaukt varēja tā šeit rename, ja nospiež, var nomainīt. Bet to vajadzētu izdarīt tagad, nevis kaut kad vēlāk, tad būs jāmaina dati vairākās vietās. Tagad to vēl var izdarīt vienkāršā veidā. Un username es pierakstīšu to iepriekšējo vārdiņu. Tālāk es izveidoju paroli. Paroli ir jāatcerās, to kaut kur piefiksējiet. Nevajadzētu šo parolīti aizmirst. Так. Un atkārtoti. To es arī pati piefiksēšu. Un spiežu Create User. Tā users ir izveidots. Nākamais solis mums pašā lejā ir Add User to Database. Tātad tas users, ko es tikko izveidoju, ir jāsavieno kopā ar datubāzi, kuru mēs iepriekš izveidojām. Nospiežam Add. Un šeit mums tam lietotājam, userim, Asjai, ir jāiedod visas privilēģijas, kas ir šeit minētas, lai mājaslapa pārceltos. Un nospiežam Make Changes. Ja tas ir izdarīts, varam nospiest Go Back. Un šeit mums ir viss izdarīts. Šo lapiņu varam atstāt vaļā, jo mums vienā brīdī vajadzēs nokopēt datubāzes nosaukumu un nokopēt arī users nosaukumu. Mums tas būs jāieliek vienā citā failā iekšā, lai mājaslapas pārcelšana noritētu veiksmīgi. Tagad dodamies atpakaļ uz C paneli. Es to atveru vaļā jaunā logā un dodamies uz tā PHP MyAdmin. Šeit ir mūsu tikko izveidotā datubāze. Atveram uzspiežam uz tās virsū. Pagaidām, kad lapa ielādējas. Tā kā lapiņa ir atvērusies, mēs nospiežam podziņu Import un importējam failu, kuru iepriekš eksportējām ārā no vecā C paneļa. Tad nospiežam Choose File. Mūsu datubāze izskatās šādi. Uzspiežam virsū uz tās un spiežam Open. Paskrolējam uz leju un nospiežam Import. Tad jāpagaida, kamēr visa datubāze tiks pārcelta. Datubāze pārcēlusies. Kamēr mēs šajā logā atrodamies, mēs atrodam kreisajā pusītē failu ar nosaukumu, tūlītās, aiziešu uz otru lapiņu, Options. Nospiežam uz Options, un šeit mums vajadzētu nomainīt mājaslapai īsto URL, tātad to domēnu, ja tas ir nepieciešams, tas ir brīdī tad, ja domēns mainās. Mūsu gadījumā domēns mainās, jo es pārceļu no savas mācību platformas, es mācos.lv, sievietei mājaslapu uz viņas tikko iegādātā domēna. Tad man šis domēns šeit ir jāievada. Ja jums domēns nemainās, šos laukus, ko es tūlīt rādīšu, neaiztiekam. Tātad es spiežu uz Edit pie site URL, un šeit man jāiekopē ir mans klientes jaunais domēns. Tā, es iekopēju savas klientes domēnu, pielieku šeit es.
jo es tūlīt arī mājaslapa tiks pārcelta, tad es arī pievienošu mājaslapai drošību, un šis burtiņš S par to arī atbild. Tātad iekopēju domēnu un nospiežu Go. To pašu soli izdaru arī ar Home, nospiežu Edit, arī šeit es iekopēju ar S burtiņu un nospiežu Go. Šeit mēs pamatdatus esam izdarījuši. Dodamies uz File menedžeri, un arī šeit mēs iekopējam iekšā informāciju, kuru no iepriekšējā File menedžera izkopējam ārā. Tā būs zip mapīte. Zip mapīti parasti kopē public HTML mapītē iekšā, kura atbild arī par mājaslapas darbību, pārējās mapītes šobrīd neaiztiekam. Atveram public HTML mapīti, tā ir tukša. Nospiežam Upload, Select File un atrodam uz sava datora failiņu, kurš šobrīd lejupielādējis. Man viņš ir vēl lejupielādējis. Ko viņš ir. Tātad šo te zipiņu mēs ieķeksējam un nospiežam Open. Un pagaidam, kamēr tas augšu pielādēsies. Tā, zip failiņš ir augšu pielādēts. Nospiežam atpakaļ uz Go Back uz šo te File menedžeri. Un tagad mums šis zips šie faili visi jādabūna ārā no zip faila. Nospiežam labo taustiņu uz mūsu importētā faila un nospiežam šeit Extract. Pārliecinamies, ka šeit ir public HTML mapīte, jo mums tajā arī vajag visus failiņus iekopēt. Un nospiežam Extract Files. Nospiežam Close un neaizmirstam zip failiņu izdzēst ārā, lai tas nerada lieku smagumu serverī. Nu, lūk, mājaslapiņu esam pārcēluši. Gandrīz. Pēdējais solis, kas mums ir jāveic, jāiet config failā un jāizlabo tur datubāzes dati. Uzspiežam uz config PHP ar labo peles taustiņu, šoreiz nevis view, bet edit. Šeit mēs apstiprinām, ka mēs zinām, ko mēs darām. Un šeit ir datubāzes lauki, kas mums ir jānomaina. Datubāzes nosaukums, kuru mēs izveidojām. Tā, tas būs šeit. Tātad datubāzes nosaukums būs mums šis pirmais. Tā nokopējam un iekopējam iekšā šeit pēdiņās. Pēdiņas neizdzēšam ārā. Pēdiņu saturu nomainām pret jauno saturu. To pašu izdaram arī ar database user. Tātad šo saturu mēs pārkopēsim. Paņemam tagad nokopējam usera nosaukumu. Tā kopējam. Un šeit to iekopējam iekšā. Paste. Un šeit ierakstam paroli. Arī iekšā pēdiņās. Tad, kad parole ir ievadīta, nospiežam Save Changes. Un ejam no šīs lapiņas ārā. Tālāk mums ir uzdevums pārbaudīt, vai mūsu mājaslapa strādā. Nokopējam mūsu URL, vai ja jūs zinat, kad mājaslapa, jau jūs zinat mājaslapas domēnu, tad ierakstam to meklētājā un nospiežam Enter. Un šajā gadījumā man nestrādā, jo mājaslapai tikai ievietoti NS ieraksti, un tie vēl nav nokopējušies. 24 stundas ir pagājušas, un mājaslapiņa ir veiksmīgi pārcēlusies. Vienīgais, ko es vēl vēlējos pieminēt, ir, esat ļoti uzmanīgi ar šo te paroļu ievadīšanu, jo es savā gadījumā biju arī ievadījis nepareizi paroli, un man mājaslapa sākotnēji parādījās, kad ir datubāzē problēma. Aizgāju, apskatījos kārtīgi, un ar parolē bija kļūda, to izlaboju, un mājaslapa veiksmīgi pārcēlās.